Labdien! Es esmu Justīna Jurcika, un šis ir portāla TV3LV podcasts Veselīgas sarunas. Tajā ik pārnedēļ kopā ar Veselības centra apvienību un tās speciālistiem šķetinām dažādas aktuālas tēmas, lai ik viens no mums varētu spērt soli tuvāk veselībai. Novembris, kā izrādās, ir svarīgs dažādu iemeslu dēļ, un tas ir ne tikai valsts svētku mēnesis, bet arī cukurdiabēta mēnesis. Un, lai uzzinātu svarīgāko par šo hronisko slimību un arī parunātu vispār par endokrīnās sistēmas veselību, uz sarunu esmu šoreiz aicinājusi Veselības centra apvienības endokrinologu Danielu Viktoru. Labdien, Daniela! Sveiki! Pirms pievēršamies tām citām endokrīnās sistēmas daļām par to cukurdiabētu. Sākumā, kāda tad ir situācija vispār Latvijā ar to saslimstību? Cik tā ir izplatīta un vai varbūt arī tā pieaug? Tā pieaug visur pasaulē, arī Latvijā. Pēdējo reizi, kad es redzēju, man liekas, ka dati bija kaut kur ap 100,000 reģistrētu kopumā cukurdiabēta pacientu. Lielākā tā problēma, es teiktu, ka ir noteikti kāds pacients, kaut kur 20, uz katriem N pacientiem būs kāds, kas vēl nav nemaz atskārtis, ka viņam ir tas cukurdiabēts. Bet tas ir skaidrs jau pats par sevi izklausās daudz, bet varētu arī, jūs arī varat teikt, tas ir ļoti daudz, un tas pacientu skaits ir liels, ievērojams. Pacienti netrūkst, ja mēs tā ņemam, bet salīdzinot, protams, tas viss ir salīdzinājumā, tā ir hroniska slimība, un tā slimība līdz ar, tad, kad viņi parādās, viņi pa lielam jau arī nepāriet, jo mēs esam ar vecumu, mēs ilgāk dzīvojam, nozīmē, ka tie pacientiem arī būs ilgāk tas cukurdiabēts, tā kā kopumā sanāk ar laiku, mēs arī mazāk kustamies, un tāpēc arī tie pacienti arī paliek vairāk. Un kas ir tās, pirmie simptomi, pirmās pazīmes, ko varbūt tās ir tie, kam vajadzētu pievērst uzmanību, bet ko mēs iespējams varbūt tās ikdienā norakstam uz kaut ko citu un nesasaistam to ar kaut ko nopietnāku? Jā, tās pirmās pazīmes varētu būt tas, ka cilvēks, pieņemsim, grib vairāk ēst, viņš grib vairāk dzert un vairāk arī iet uz to. Tur ir tāda 3P, poliūrija, polifāgija, polidipsija, tātad ēst, dzert. Un tas viss ir kopā iet līdz ar kaut kādu nogurumu, pieņemsim nogurumu, kognitīviem traucējumiem, tādām lietām. Atšķirības būs arī, vai tas svars pieaugs, vai arī svars kritīsies. Ja pieņemsim, mums trūkst insulīna, tad tas svars var, lai gan cilvēks ēdat kā vairāk, viņš nevar apstrādāt to cukuru, viņam svars tā kā krītās. Bet tas ir vairāk saistīts ar kaut kādu aizkuņu dziedzera mazspēju vai pirmā tipa cukurdiabētu. Savukārt otrajam tipam vairāk būtu svarīgi, tas svars tomēr pieaug, jo lielākais tas mehānisms, kas viņiem traucē, ir tas insulīna rezistence, un grūtāk ir apstrādāt to, ko viņi apēd. Un tomēr šīs te lietas, bet šīs te pazīmes ir tādas ikdienišas. Tur gribās dzert kādā brīdī vairāk vai apetīti lielāk, nogurums. Tā ir tāda ikdienība ļoti daudziem. Kurā brīdī saprast, ka tas ir, man liek, tomēr aiziet pie ārsta, nevis darbs pa daudz sakrājies vai tāda ikdienas faktora tu ietekmē? Te jau ir grūtāk. Tas viss būtu tā kā relatīvi, bet ja jūs pamanat, ka jūs guļat pietiekami daudz, ka jūs it kā arī visu darat, ko vajadzētu, bet tāpat ir tādi kaut kādi, pieņemsim, dienas vidu, tāda izteikta kaut kāda somnolence, jeb vēlēšanās gulēt. Tad tomēr kaut kas nav tā kā kārtībā, vai arī jums ir tiešām grūti koncentrēties un padomāt, iespējams, ka jums dēļ tā augstā cukura traucētu tos kognitīvās spējas. Bet tā pateikt, ka es 3 dienas neesmu gulējis, liekas, man cukura diabēts, tā gluži nebūs. Galvenais galvenais nenorakstīt to, šis jau ir tā, ikdiena, gan jau pārējais kaut kādā brīdī labāk, jebkurā gadījumā vienmēr aiziet pie tā ārsta, arī tad, ja tas beigās izrādās kaut kas vienkārši ikdienas nogurums parastais. Ja mēs kaut kādu, viss ir atkarīgs, teiksim, no tā laika. Ja tas ir pāris dienas, nekas, jā. Bet ja tas ir
entās nedēļas, tomēr varbūt ir vērts, cik tad ilgi mocīties ar to visu. Jā, varbūt tomēr tur ir kaut kas viegli labojams. Kas ir tas cilvēku grupas, kurām vajadzētu būt tādām piesardzīgākām un vairāk varbūt sekot līdzi un tiešām pievērst uzmanību iespējamām tām pazīmēm par cukurdiebetu un varbūt tās pat mērīt mājās vai pie ārsta cukuru līmeni? Mērīts mājās ir kaut kāda tagad tendence, ka cilvēki liek tādus glukozes mērīšanas rīkus un seko līdzi. Pārastiem cilvēkiem es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Nekas no tā nemainīsies. Nevajag savu, tāpat kā mēs nemēram savu spiedienu katru dienu un pulsu, nevajag sekot tam non-stopā līdzi. Taču, ja ir kaut kāds izteikti liekas svars un pieņemsim kaut kādas tādas neskaidrības ar to savu veselību. Labi, es varbūt bišķi pārteikšos. Mērīt to cukuru tomēr laikam nevienam nevajadzētu. Ja to ir ieteicis ārsts, tad pieņemsim, ja pacientei ir izteikta insulīna rezistence, vai arī mums ir aizdomas, ka kādam varētu būt gestācijas diabēts. Ja, tā jau ir cita bišķi saruna. Vai arī mums ir kaut kādas neskaidrības, pieņemsim, man ir aizdoms, ka pacientam ir tā insulīna rezistence, un es viņiem iedodu, vai arī viņi paši iegādājas glikometru, un viņi pasako līdzi tur nedēļu, lai viņi var priekš sevis noteikt, vai tomēr ir tas insulīna rezistence vai nav, vai hiperglikēmija. Bet lielākoties tas notiks tā, ka es aizsūtīšu tad uz analīzēm un veiksim tad pilnvērtīgu pārbaudi, gan veicot, teiksim, glikēto hemoglobīnu, kas parāda mums pa 3 mēnešiem, kāds bija tas rādītājs cukuram, vai arī glikozes slodzes tests, un tad mēs varam izvērtēt, vai ķermenis normāli apstrādā to cukuru 2 stundu laikā. Tad tiek veikts tests 0. tukšā dušā, pēc stundas un pēc 2 stundām. Un mēs tad atbilstoši kritērijiem tad redzam, vai tas tiek normāli apstrādāts, vai tomēr kaut kas tur nav. Un tad, principā, lai arī ir tās iespējas pieejamas it kā ikvienam, arī pēc šī te mērītāja, nevajag sevi satraukt obligāti un pamatā tad, ja ārsta nozīmēs, tad uzticamies ārstam un sekojam ārsta norādēm tādā ziņā, lai pārliecinātos, kāds ir tas cukuru līmenis. Jo mēs arī nevaram gluži tā paņemt un ietekmēt kaut kā. Jūs varat mazāk ēst vai pēkšņi tad tas sāksies tā, ka cilvēki nodarbojas ar tādu tā kā pašārstēšanos. Ir bijušas pat, teiksim, tā kaut kādas vairāk kā problēmas, kad pacients izlemj, tagad es neēdīšu vispār vairs ogļhidrātus. Un tā vairs nav sabalansēta diēta, jo mums organismam arī ir nepieciešamas tās pilnvērtīgas uzturvielas, gan tie tauki, gan tie ogļhidrāti, gan tās olbaltumvielas. Un tad pilnībā izņem ārā, un tad arī tas kaut ko maksā. Jā, tā kā liekas kustības nav vajadzīgas, labāk iziet cauri tiem ārstiem, un tad aiziet uz to vienu konsultāciju, jūs pateiks, visi kārtībā, neuztraucieties un iet uz priekšu. Starp citu, kas ir tas, kā cilvēks var saslimt ar to 1. vai 2. cukuru diabētu? Jo daudzkārt ir dzirdēts, protams, es minu, ka tas ir tikai vienīgi mīts, ēst daudz saldumus un tādas cukurotas lietas, ka tas ir kā galvenais iemesls. Minu, ka tas tā ir muļķīgi tā domāt. Tas ir tā kā mīts ar tādu kaut kādu patiesības, kaut kādu tur daļiņu, jo, ja tā būtu pilnīgi patiesība, es domāju, ka visi, sākot no kaut kādas mazas bērnības, ēdot tur končus un saldumus un kūkas, visi pārietu veiksmīgi uz cukuru diabēta pacientiem. Tā gluži nav. Lielākā problēma ir tas, ka tās ātros ogļhidrātus ir grūtāk apstrādāt. Tātad mums ir liela slodze ar to glikozi, un tad organismam vajag diezgan daudz tā insulīna, iekšē, ko mēs ražot, tas aizkuņu ķieģeris, tad, lai viņi to apstrādātu. Bet kopumā, ko tas mums nozīmē, tas, ka tas insulīns, viņš veicina tā kā tauku rezervju veidošanos.
Un tas liekais svars ir tas, kas drīzāk ir lielākā problēma. Liekās kalorijas kopumā. Varbūt ir arī kaut kāda ietekme ģimenes locekļu veselībai, tā teikt, anamnēzē saucamajai. Ir arī kaut kāda tāda sakarība, ja vecvecēvam bija cukurdiabēts, pēc tam mammai bija, vai man arī ir iespējamība, ka man var attīstīties cukurdiabēts. Jā, tā ir tāda ģenētiskā predispozīcija, ka pacientiem, kuriem ģimenes locekļiem ir tas cukurdiabēts, ka viņiem ar laiku varētu tomēr viņš attīstīties. Mazāka tā ģimenes predispozīcija ir varbūt pirmā tipa cukurdiabetam, bet otrā tipa cukurdiabetam ir lielāka ietekme. Jā, pieminējāt, ka viens no tiem faktoriem ir liekais svars, un tomēr nav jau tā, ka tikai cilvēkiem ar lieko svaru ir cukurdiabēts. Man ir paziņa, kā es atceros vēl skolas laikā, vidusskolā, Džeks nodarbojas ar basketbolu, ļoti sportisks, atletisks, bet katros svētkos saka, es nevaru ēst kūkas gabaliņu pārāk lielu, jo man uzliks cukurs augšā, man ir cukurdiabēts. Tad līdz ar to būtu arī maldīgi domāt, ka tikai tad, ja ir liekais svars, ka cukurdiabēts var tevi skart. Jā, bet es pieņemu, ka tas bija, ka jūs esat skolā, jā? Jā. Es pieņemu, ka tam puisim bija pirmā tipa cukurdiabēts. Iespējams. Jā, precīzi neatceros. Jā, atšķirība ir tāda, ka pirmā tipa cukurdiabētam viņiem nav sava insulīna, ar ko apstrādāt. Tad viņiem nav šīs insulīna rezistences, kas ir otrā tipa cukurdiabētam, un ka viņam ir praktiski cita slimība. Viņam organisms neizstrādāja savu insulīnu, es pieņemu. Jā. Un tādēļ viņš nevarēja ēst tos saldumus un tālāk, jo viņam tad ir jāšpricē insulīns atbilstoši tam, ko viņš ir apēdis. Viņi jau var ēst tos saldumus, bet tas ir grūtāk. Ir grūtāk izkontrolēt kaut kādus lielus daudzumus ar glikozi, nekā, teiksim, normāla ēdiena, kas mums sadalās relatīvi lēnām. Es pieļauju, ka daudziem tā diagnoze nesākās uzreiz ar pirmā tipa cukurdiabēts vai otrā tipa cukurdiabēts. Ir arī tāda fāze kā preddiabēts. Kas tas tāds ir un vai tur vēl ir atpakaļ ceļa no tā tālākajām diagnozēm? Teiksim tā, tas preddiabēts ir vairāk saistīts tomēr ar to otrā tipa cukurdiabētu. Pirmā tipa cukurdiabēts ir vairāk saistīts kā autoimūna slimība, un tur aizkuņas iedz arī tādas beta šūnas, kurām uzbrūk, un viņas vairs neizstrādā insulīnu. Un tāpēc viņiem ir tās problēmas, un viņi nevar to glikozi dabūt iekšā, jo viņiem nav sava insulīna. Savukārt otrā tipam ir drīzāk tā insulīna rezistence, tā problēma. Un šeit ar tā insulīna rezistence mums rodas gadiem ilgi, pamazām. Un, ja, pieņemsim, aiziet pacients pie ārsta, un tur ir tā kā kaut kāda robežvērtība kaut kur. Ne šis, ne tās gluži vesels nav, gluži slims arī nav, jo, pieņemsim, ja es pareizi atceros, varbūt es bišķi kļūdos, bet norma, man liekas, ka bija glikozē virs tur 5,5 vai 5,6. Un savukārt cukura diabēta, tā robeža būs virs 7. Tad tajā starpā, starp vienu un otru, būs tas preddiabēts. Kaut kas tā kā nav gluži tā kā vajadzētu. Un tad tas ir tas tā kā zvans, vai ja kāds gaida to maģisko zvanu vai kaut kādu, lai dod kāds signāli, ka vajag kaut ko darīt ar savu veselību, tas laikam būtu tas brīdis, kad vēl var vērsties diētei, fiziskām aktivitātēm un atgriezt to. Ja to nedarīt, tad visticamāk, ka kaut kādu tuvāko gadu laikā, tur 5, 10, kā kuram, tas kļūstot par cukura diabētu. Un, kā tad izskatās? Varbūt varat ieskicēt, tā vispārīgi es pieļauju, ka arī katram tam cukurdiabēta pacientam, protams, tā sava specifika, tomēr savas nianses par to ārstēšanu, cik nopietna šī slimība. Bet kā izstās tā ikdiena tad pirmā un otrā tipa cukurdiabēta pacientam? Kas ir tas, ar ko viņam ir jārēķinās tad ikdienā, kā ārstēt, lai tas cukura līmenis nav bīstam augsts un
Jā. Pirmā tipa cukura diabētam, kā jau es teicu, viņiem trūks sava insulīna, un tāpēc viņiem ir pilnībā, mēs aizstājam insulīnu ar injekcijām. Un tātad viņi pirms katras maltītes veic īso insulīnu, un vēl ir tāds karais insulīns, jeb bazālais. Un tas ir domāts mūsu tādām lēnām, viņš kaut kur diennaktī arī strādā, kāds lēnāk, kāds vairāk, kāds mazāk. Un tas ir domāts, lai mūsu organismam pietiek bazālajām funkcijām, tā kā, lai mēs tur, dzīvojam, muskuļi kustās, plaušām arī ir enerģija, un smadzenēm, visam tām. Bet savukārt tas īsais insulīns vairāk domāts, lai mēs apstrādātu to maltītē iegūto augsto cukuru, ko mēs dabūjam, tad, lai viņu normalizētu. Un ar otrā tipa cukura diabēta, kā tur tā ikdiena izskatās? Un ar otrā tipa, tas ir atkarībā no tā, cik mēs tālu esam tajā slimībā. Kādam tas būs iespējams pat tikai kaut kāda izteikta strikta diēta, un fizikas aktivitātes, un pat ar to mēs varbūt tiksim galā. Lielākoties tas būs ar medikamentiem, un tur ir medikamentu klāsts relatīvi plašs, un tad mēs pieliekam atbilstoši tai situācijai izvēloties. Parasti tas būs standarts, ir iesākt ar kādu metformīnu, iespējams, ka tas ir dzirdēts daudziem pacientiem, un tas varētu iet 2 reizes dienā. Un tas arī būtu viss. Tad tikai jāsako līdz tai glikēmijai, neko vairāk jūs it kā izdarīt nevarat, izņemot to diētu un fizisko aktivitāti. Un tad cilvēks sako līdz tam cukuram, nevis tāpēc, lai viņi kaut ko pēkšņi varētu izdarīt, bet lai jūs pieņemsim ārstam varat pastāstīt, man no rīta ir labi, bet vakarā man cukurs ir daudz pat daudz, varbūt kaut ko vēl jāizdara. Vai arī otrādi pateikt, doktor, man viss ir ok, gan te. Vai kaut kā tā. Vēl pirms pārējiem tālāk gribēju vēl noprecizēt, kāpēc cukura diabēts ir bīstams? Kāpēc ir jāpievērš tomēr uzmanība tām svārstībām un ka kaut kas ir aiziet jau ārpus normas? Cukura diabēts ir bīstams, jo viņš ietekmē daudzus orgānus, gan nieres, gan acis, gan visu vaskularizāciju, kā tādu jeb asinsvadus, gan lielāki riski ir uz sirds problēmām, kā zināms, kardiovaskulāras slimības ir vienā no top vietām mirstībā, gan ir lielāki riski uz infarktiem, insultiem un tādām lietām. Gan arī kopumā lēnāk dzīst brūces kaut kādas, var veidoties neiropātijas, jeb nervu bojājumi. Tur ir vesels klāsts ar visādām blakus problēmām, blakus slimībām, kas var veidoties. Tādā ziņā cukura diabēts kā slimība nāk jau blakus kā nākamais riska faktors vēl potenciāli citam veselību likstu klāstam. Pirsoties tālāk pie vairogdziedzera. Kas vispirms gan iesākumā, kas vispār ir tāds vairogdziedzers un ko tas dara? Daudzi, es pieļauju, ir dzirdējuši arī pie ārsta, pie ģimenes ārsta reizēm aizēju, un tad labi, vai pārbaudīsim arī vairogdziedzeru, kā tas strādā, bet kāda viņam ir tā loma mūsu veselībā? Tā loma ir ļoti vienkārši, ja mēs iedomāsimies, ka jūs esat, uz ceļa un jums jābrauc ir tur ar tiem 50 km/h, un tas vairogdziedzers regulē, un mēs brauksim uz tiem 50. Ja savukārt jums vairogdziedzers strādā sliktāk, teiksim lēnāk, tad viņš brauc uz 10, arī problēmas visam pārējiem. Ja? Un ja viņš brauc uz 150, arī nav labi. Bīstams satiksmē. Jā, bīstams satiksmē. Tikai satiksmē esat tikai jūs. Un tad cerība, ka tur nebūs kaut kur siena priekšā. Tad kopumā viņš tāds tā kā vai mašīna vai termostats un vai ātrāk vai lēnāk. Būtībā cerams, ka viņš strādā pietiekami normāli. Ja mēs runājam par to, kurām orgāniem tieši viņš pa lielam organizē, kad es skaidroju pacientu, tas būtu drīzāk visas kaut kādas sistēmas. Ja mēs iedomāsimies sākot no galvas, tad mums pieņemsim pie hipotireozes, tad būtu lēnāka domāšana, velk vairāk uz tādām depresiju. Ja mēs runājam par matiem, tad varbūt matu problēmas. Ja mēs runājam par kaut kādu temperatūru, ir tas salīgums, ka mums augsta ir. Ja?
lēnāk sirds sitās, jo viss tik bremzēts. Mazāka ir tā piekļuve, varbūt asiņi, varbūt rokas salst, jo mums ir mazāk ir tāds zemāks, varētu būt arī kāds spiediens. Un arī tad nākamais, pieņemsim, zarnas. Zarnas strādās lēnāk, tad varētu būt aizcietējumi. Un tad tūs, kas rodas, varbūt menstruālas problēmas. Savukārt uz otru pusi, ja ir hipertirioze, tad tas viss strādā ātrāk. Mums ir ātrāka domāšana. Nenozīmē, ka viņi labāk domā, bet viņiem ir ļoti daudz domu. Varbūt tāda kaut kāda, kā lai pasaka, nevis agresivitāte, bet viņi tā kā ir neiecietīgi pret citiem, jo viņi domā daudz ātrāk, un viņiem tā kā liekas, kā tu vari neizsekot līdzi. Viņiem tās domas tā kā lēkā. Un tad, pieņemsim, viņiem sitās ātrāk sirds, jeb kaut kāda tahikardija. Viņiem var spiediens aiz augšā, viņiem ir karsti, viņiem visu laiku ir tās rokas, tur visa tā attece karstuma ziņā. Tad otrs, kas viņiem varētu būt par problēmu ar laiku, ja mēs neārstējam, pieņemsim, tad var veidoties arī osteoporozi, jo mums ir ātrāka remodulācija tiem kauliem, un tad neārstātas slimības veicina dažādas problēmas. Es jau jums nerunāju par vairogdziedzeru acu problēmām, kas ir vēl dziļumā rakņējoties. Vairogdziedzers tāds universālais karēvis, liekas, atbild par visu, tāds universālais sargs. Viņš tā kā nevis dara kaut ko orgāna vietā, bet viņš tā kā nosaka, cik ātri mums vajadzētu kaut ko darīt. Uzskaitiet ļoti daudz, par ko viņš ir atbildīgs, varbūt atbildīgs ietekmēt. Kas ir te jūsu praksē tās tomēr biežākās problēmas, biežākās veselības problēmas, ko skar vairogdziedzers un kā tad tas attiecīgi izpaužās? Biežākās problēmas, kā jau es teicu, būs hipotirioze un hipertirioze. Tas tā kā tie divi grāvji, kurā var iet. Bet kopumā viņi vairāk rodas no kaut kādām visbiežāk no autoimūnām saslimšanām. Tas autoimūns tiroidīts, pieņemsim. Un vienā tā kā vairāk uz hipotiriozi būtu Hashimoto ir tāds tiroidīts. Un ir arī Greives slimība, kas ir vairāk uz hipertiriozi. Tātad pie tā autoimūnā tiroidīte ir tā, ka tās antivielas, kuras uzbruk pašam tam vairogdziedzerim, un dēļ tā, ka viņas uzbruk, var būt dažādas tās situācijas. Ja tas notiek ļoti lēni, tad organisms adaptējas, un tad kaut kādu N gadu laikā varētu parādīties tā hipotirioze, jo tas vairogdziedzers ir jau pabojāts. Ja? Ja tas notiek ātri, tad ir tā, ka tas vairogdziedzers pats par sevi, viņi varētu iedomāties, kā bišu stropu, kurā ir medus. Tie hormoni tur ir tā kā depo. Un ja viņiem tie kareivi, tā kā autoantivielas uzbruk, tad līst ārā tie hormoni. Un viņi nokļūst asinīs, un viņu koncentrācija ir lielāka. Un tā kā koncentrācija ir lielāka, tad pāriet uz to hipertiriozi. Un tas varētu aizņemt kādu laiku. Un te ir galvenais pie endokrinologa ķēde saprast, vai tas ir tas autoimūnais tiroidīts, vai tā ir tā Greives slimība, un mēs to varam ar noteiktām antivielām noteikt. Savukārt, kad tas vairogdziedzers jau tāds padauzīts, bojāts, ar laiku viņš var pāriet, tā kā tur jau vairs nekas netiek ražots pietiekamā daudzumā, tad viņš pāriet atkal uz to hipotiriozi. Un tad tā ārstēšana diezgan viegla, pa lielam mēs dodam papildus to hormonu. Levotriksinu, tas nav tas hormons, no kura, paliek rēsnī vai ir kaut kāda. Jā. Jo, kad dzird vārdu hormonu, man uzreiz saka, ka tur ir tādas problēmas, es negribu. Viņi ir dažādi veidi hormoni, insulīns arī ir hormons, un tā, taču tas levotriksīns, ko mēs lietojam šajos gadījumos, ir diezgan viegla substitūcija tieši tam, sintētisks variants tieši tam, ko ražo organisms. Un tad endokrinologs skatās, vai vajag vairāk vai mazāk.
Un kas ir tie galvenie ietekmētāji vairogdziedzeru darbībai? Arī tas pats bēdīgi slavenais dzīvesveids ir tas galvenais, kas nosaka to, kā viņš strādās vai nestrādās? Nu, nē, tur būs daļai ģenētika, pieņemsim, ja vecmātei, mātei ir vairogdziedzeru problēmas, nu, visticamāk, ka tas būs arī, nu, pieņemsim, pacientam. Lielākoties tas ir sievietēm, kaut kur 1:10 ir tā attiecības vīriešiem un sievietēm, vismaz, ja mēs runājam par to autoimunitīrīdītu. Un daļai tas ir arī kaut kāds stress, jeb tas stress varētu būt arī kā kaut kāda saslimšana. Pieņemsim, ja ir bijusi kaut kāda izteikta slimība, kaut kāda ielgusi kaut kāds vīrus, tad tas arī varētu izraisīt kaut kādus vairogdziedzeru problēmas. Bet tas vairāk ir retums. Jā, iesākot par vairogdziedzeru, uzskaitiet uz dažādos veidus, kā var izpausties viena vai otra šī pāraktīvā darbība vai pārāk lēnā darbība. Kas ir tas no tā visa, kas varbūt, kam jūs ieteikt, varbūt pievērst uzmanību? Kas varētu būt tie pirmie sarkanie karodziņi, ka varbūt labāk aizējam pārbaudīties, jo es pieļauju, ka te atkal līdzīgs tāds kā ar to pašu nogurumu un tam apetītes pieaugumu pie iepriekšējā jautājuma. Brīžam tā ir tāda parastā normālība. Jā, teiksim tā, ja jums ir ar darbu un visu pārējo dzīvi vienkārši abonements nogurums, ja jums ir nogurums plus ar kaut kādu upgradeots, tad ar matu izkrišanu, svaru pieaugumu, kaut kādām menstruālām problēmām, pieņemsim, tad varbūt ir vērts jau tā kā vērsties pie endokrinologa, bet es teiktu, ka lielākoties nevajag visu to, ko mēs apspriežam, tas ir vairāk tā kā jau tādas, ka no malas var kāds pateikt, ka tā kā, tā nebūtu jābūt. Ja es jums pastāstītu, pieņemsim, par kaut kādu tur tādu vai šitādu pacientu, jūs pateiktu, Klau, tu negribi tā kā pie ārsta aiziet. Bet, jo nebūs tā, ka jūs strādājat pa 14 stundām katru dienu, un tad jūs sakat, tas nav ok, tev tikai tā kā vajagais nogurums. Tā, tas ir normāli, ja tāds ir nogurums, ja. Savukārt, tur tas būs nogurums, no kura jūs netiekat vaļā. Izguļoties 8 vai 7 līdz 10 stundas, cik katram vajag, ja. Un tas nogurums paliek, vai arī tas svars pieaug un kaut kādu tā kā letarģija un tādas lietas. Tad var izmeklēties. Tas vairogdziedzeru tests nav tik nepieejams, ja. Ģimenes ārstu var parunāt. Es ieteiktu parunāt ar ģimenes ārstu, jo kaut kādas analīzes noteikti būtu jāsāk pie ģimenes ārsta, un tad jau ar tām analīzēm tad nākt pie endokrinologa, ja tas ir nepieciešams, tad ģimenes ārsts varētu apstīties, uzmest aci, kaut kas tur nav, aiziet uz konsultāciju. Tādā ziņā jābūt tādam, ikvienam jābūt tādam vērīgam pret sevi. Proti, ja nogurums ir klasiskais, parastais nogurums, bet sanāk tomēr atrast tur to nedēļas nogalu, kurā var atpūsties, bet tas nogurums nepāriet arī nākamajā un nākamajā. Ja kaut kādas tās ikdienišķās lietas paliek citādākas, teiksim tā, tas varētu būt tas brīdis, kad aiziet pie tā ārsta un tomēr uztaisīt kādu pārbaudi. Bet ja ir sajūta, ka tas ir ikdiena parastā, tad nevajag sevi varbūt liekas atraukt un domāt sliktāko. Ja vienkārši nogurums, tas nebūtu tāds tā kā rādītājs, ka mums tagad visiem jāsaka, mēs visi nogurstam. Visai Latvijai nav tagad jāsaka. Tagad vēl tumšais laiks. Jā. Es domāju, ka tur jābūt ar kaut kādu bišķi kritiskam pret sevi, vai tiešām, ja jūs strādājat diennakti pēc diennakts, tur kaut kādas 2 nedēļas, jūs būsiet nogurs, gribi, negribi. Bet, ja jūs visu dienu pavadījāt mājās un gulējāt, un tāpat ir tāds nogurs, tad varbūt ir vērts. Vēl par vairogdziedzeru līdzīgi, kā jautāja arī par cukurdiabētu, kur parādās tas galvenais risks, kas ir tā galvenā bīstamība, ja
mēs novērojam, ka kaut kas nav kārtībā, varbūt pat zinām, ka kaut kas nav kārtībā, bet nedaram neko lietas labā. Tas risks varētu būt, ja mēs to hipotiriozi pieņemsim vai hipertiriozi atstājam, atkarībā no tā, kam es jau teicu, viens daudz lēnāk pils. Tad mainās arī tā vielmaiņa. Gan mums tie stāvokļi ir tā kā palielināti, gan arī kopējās visas tās sistēmas apstrādes, sirds mazspēja var veidoties, pieņemsim, pie hipotiriozes. Pie hipertiriozes atkal veidojas, tā kā es teicu, tur ir paaugstināta tā kaulu remodulācija, var veidoties osteoporoza. Ja? Un ir arī lielāks risks uz tahikardijām un arī aritmijām, ātri fibrilācija. Un ir arī risks, ja tīpaši tiem, kas smēķē uz vairogdziedzu ratu slimībām, noteikti kādreiz esat redzējis, kad tiek acis tā kā uz āru izbīdās. Ja, un tie ir tie pacienti, kuriem tas eksoftalms. Ja. Līdz ar to arī vēl viens veselības problēma saslimšana kā tāda, bet kas nāk kā papildus faktors vēl iespējami citām arī krietni nopietnākām veselības problēmām, ja mēs neparūpējamies par šo te vairogdziedzeru. Pievēršoties varbūt vispārīgāk tai endokrīnai sistēmai, kas, domājot tieši par tās veselību, kas ir varbūt arī tās profilaktiskās pārbaudas, ko jūs ieteiktu vai jebkuram, vai varbūt tās domājat par cilvēkiem, mēs iepriekš runājām par cukurdiabētu, kur jāpievērš uzmanība ir tiem, kuriem ir aptaukošanās. Kas ir tas, ko jūs ieteiktu profilaktiski? Profilaktiski tas drīzāk nozīmē, ka man nav nekāda sūdzība, bet es aiziešu un pārbaudītu. Tad es nedomāju, ka varbūt tas būtu gluži tas variants, bet, ja jums ir, pieņemsim, arī 50 vai 60 gadi, bet jūs jūtaties ideāli, jums ir labs svars, es nedomāju, ka jums jāiet kaut kas profilaktiski darīt. Taču, ja jums ir, teiksim, pēc 45, 50, un jums kaut kāds liekais svars ir, varbūt tas nav daudz, bet tad uztaisīt D vitamīnu, TSH, jeb tiriotropo hormonu un glikozi tukšā dušā, tas varētu būt pietiekami, teiksim, no ģimenes ārsta puses vai jūs pats, tad, lai vismaz izvērtētu, ka tas nav kaut kas, teiksim, kaut kas tāds, ko mums vajadzētu vēl papildus izmeklēt. Jā, ka visticamāk, ka tas jūsu, ka no endokrīno orgānu disfunkcijas puses, ka tur nekā nav, jo ir, kā jūs teicāt, ir arī cilvēki ar lieko svaru bez kaut kādām problēmām, endokrīniem, bez cukura diabēta. Ja? Un tad tā saruna no endokrinologa puses, tad tur nekas nav īsti ārstējams. Vai te varētu teikt, ka speciāli iet pie ārsta meklēt kaut ko, kā šī potenciāli nav, nevajadzētu, bet vai apzināti to vispārējo endokrinās sistēmas veselību palīdz arī tās, daudzie ārsti iesaka tās ikgadējā asinsaiņu uztaisīt vispārējo. Tas tur var iekļaut, varbūt tur ir jāiekļauj papildus kaut kādi ķeksīši nosūtījumā, vai ar to pietiek, lai saprastu. Cik es esmu redzējis no ģimenes ārstiem, viņi parasti ir iekļautu TSH un glikoze tiek ņemta, un tā arī tie pacienti lielākoties nonāk pakonsultēties tikt pie endokrinologa. To D vitamīnu, labi, to viņš tā kā ir apmaksas analīze, to arī nosakam paši, bet lielākoties viņš būs zems lielai daļai. Latvijā īpaši. Ja, tā kā pateikt, ka tur kaut ko papildus vajag, es teiktu, ka nē. Runājot ar ģimenes ārstu, var rasties situācijas, kad jums tomēr iesaka aiziet pie endokrinologa, jo tur ir kaut kāda neskaidrība, un lai padziļināti, tad izmeklētu, tur vajadzīgi nosūtījumu no endokrinologa. Tad tā ir cita saruna. Bet, principā, ja cilvēks ir apzinīgs, vismaz reizi gadā aiziet šādā veidā pie ģimenes ārsta, tad tas tā jau ir tā profilaks. Kaut kādā mērā. Kādā mērā, jā. Jau sarunas noslēgumā
Vai ir kaut kas tāds, es iepriekšējos epizodēs arī kolēģiem par citām tēmām gan runājot, arī šo jautāju, vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu, lai jūsu pacienti ikdienā piedomātu vai varbūt tās piekoptu kaut kādu dzīvesveida, lai viņu tā veselība būtu pēc iespējas tāda optimālāka. Ko tas, nezinu, zelta likums, ko jums patīk ieteikt? No manas konsultācijas laikam neviens neiziet, kuram es nepasaku par fiziskām aktivitātēm. Es vēl tagad iedomājos, ka mēs ar jums runājām par to insulīna rezistenci, bet es domāju, ka varbūt kādam no malas nav nemaz skaidrs, kas tas ir. Ja mēs iedomāsimies ar kaut kādu analoģiju, jeb metaforu, ka tā insulīna rezistence varētu būt tā, ka cilvēks apēd kādu, vienu maizes vienību kaut kādu, un tad, lai to maizes vienību dabūtu visu to glikozi iekšā šūnās, vai tur viņiem jāsamaksā tas viens insulīns, vai cik tur, jā. Un savukārt ar insulīna rezistenci tas būs tā, ka jūsu šūnas, kas tur atver tās durvis, teiksim tā, viņas paliek korumpētas, jā, un viņas saka, es vairs negribu vienu insulīnu, dod man 2 vai 3. Un aizkuņa dziedzeris, tas iziet cauri asinis atkal, saka, aizkuņa dziedzeris mūs nelaiž iekšā, dod vairāk insulīna. Labi, aizkuņa dziedzeris saprintē, kā centrālā banka vēl vairāk tos insulīnu un aiziet atkal pie tām šūnām, labi, viņas ielaiž iekšā. Un problēma rodas tāda, ka viss tas, kas tiek sadrukāts, tas insulīns ir īstenībā tā kā signāls, lai notiek tauku rezervju uzkrāšana. Un viss tas liekais, kas tiek apēsts, tas tiek novirzīts uz tauku šūnām. Savukārt, un tās visas lielākoties tās šūnas, pieņemsim, ir pie muskuļiem. Un muskuļi tikmēr neskatās, ka tur kāds pieejas, tur ņem lielākas cenas, viņiem vienalga. Ja viņi netiek kustināti, viņiem tur tiek kaut kas no tās glikozes, pārējais viņus neinteresē. Savukārt, ja mēs trenējam tos muskuļus, tad viņi kliedz, ka viņiem vajag enerģiju, tie muskuļi, un viņiem ir pilnīgi vienalga, kas notiek tur pa korupciju. Viņi atver, ir tādi GLUT4 receptori, tiek atvērtas tā kā durvis, un bez insulīna kaut kādas papildus darbības tiek glikoze visos tajos muskuļos un tiek izmantots. Un tādā veidā mēs attīrītu organismu no tās glikozes. No korupcijas. Jā. Tad tas ieteikums ir kustēties, lai... Kustēties. Tad šeit tā saruna būtu par mērenu fizisku aktivitāti. Kas ir mērena fiziska aktivitāte? Katram ir savs. Tantu, kam 80 gados būs pilnīgi kaut kas cits nekā meitenei 25. Un te atkal ir tādas sirds zonas, ko var noteikti internetā atrast. Un es teiktu, ka tur jāsaskaita savs maksimālais puls, kas ir, visvienkāršākā formula ir 220 mīnus jūsu vecums. Teiksim, būs tur, nezinu, uz 40 gadiem, lai vienkāršāk skaitīt būs. Būs 70%, 60 līdz 70% būs tas rajons, kurā būtu jāuztur. Tad tas sanāk ap 130, 140, vai tur no 120 līdz 140. Tā ir tā mērenā skaitās. Un tas būs tā kā tā zona tur 2 vai 3, skatoties pēc kuras, tā standartiem jūs skatāties. Un tas ir tas brīdis, kurā mēs saprotam, ka mēs svīstam, mums ir tā slodze kaut kāda, un savukārt tiek mainīta tā mūsu arī fizioloģija, mums bišķi tie tauki mazinās, tie muskuļi attīstās. Ja, tas nav tikai tā kā mēs pastaigājamies un iekustinam tos savus locītavus un muskuļus. Un tas būtu tas, ko būtu labi veikt katram pēc iespējas. Ja man tie pacienti saka, man tur gūža, man tur kaut kas viens un tas. Ja es pareizi saprotu, fizioterapeita darbs tieši ir tas, ka viņi izvēlas jums pieejamos un vingrinājumus atbilstoši jūsu veselībai un jūsu kaut kādiem tiem bojājumiem, teiksim tā, kaut kā tur vai gūžas rajonā vai ceļos vai vēl kaut kur.
Tad vai nu tā būs peldēšana, vai arī cilvēkiem, kuriem ir kaut kādi 150, 160 kg. Viņi saka, es nevaru tur piecelties vairāk. Labi, tad kustinam rokas, ņemam, uzliekam mūziku, tur 3. Jā, sākam ar jebko, jo, ja jūs esat tik fiziski neaktīvs, tad jebkuras kustības priekš jums būs pietiekamas, lai dabūtu to sirdi augšā. Tur jau tas plus vai mīnus, drīzāk plus, tam, ka mērena intensitāte priekš jums, nevis priekš manis, bet katram sava. Jā, tā atslēga galvenais ir kustēties, bet katram ir iespēja atrast to savu, kas viņam, viņa iespējas, tā brīža iespējas, ko paredz, ko atļauj. Un galvenais arī, jā, kā sakāt, fizioterapeits, ja ir kāds veselības problēma, fizioterapeits ir proti nebaidīties lūgt arī palīdzību, nevis vienkārši attaisnoties, es nevaru un palikt pie tā, bet lūgt palīdzību kādam speciālistam, kurš tad ieteiks. Protams, ka diēta tā arī neatņemama sastāvdaļa, bet visi mēs ēdam un visiem tā diētas iespējas ir tādas, kādas ir. Uzturs speciālists arī noteikti, ja ir iespēja aiziet, tad galvenais pat būtu mazāk tur kaut kāds mazāk ogļhidrātus vai vairāk olbaltumvielas, tas vēl tā, bet ja mēs runājam par to, ka lielākoties cilvēkiem ir tomēr liekais svars, tā būtu hipokaloriska diēta, jeb mazāk kaloriju uzņem nekā mums vajadzētu. Tas deficīts arī būs tas, kas palīdzēs mums nonest to svaru. Runājot par svaru, un tagad mums ir ļoti daudz visādu medikamentu, un tā gribētos pateikt, lai cilvēki nenāk pie endokrinologa tikai tāpēc, lai es dzirdēju, ka ir kaut kādas brīnuma zāles, kur... Ir tāda, kas ne? Jā. Ka es gribu labāk tur izskatīties, vai tur es uzskatu, ka mans svars priekš manis ir pa lielu. Tas tā gluži nenotiek, un tā nevajadzētu tam būt, ka jūs atnākat un pasakat, es gribu, un tagad, ka jums izraksta kaut kādu medikamentu svara samazināšanai. Pirmkārt, tā nav kaut kāda maģiskā zāle, kurai nav nekādas blaknes un viss pozitīvi. Un otrkārt, beidzot lietot šos medikamentus, tas svars bez disciplīnas, bez tās diētas, bez kaut kādas apziņas, tad tas svars nāks atpakaļ ar uzviju. Tam nevajadzētu būt par tādu estētiku, tam vajadzētu būt par veselību. Jā. Tad kustamies. Ēdam ar tādu apzināti. Tā arī lieta, ko es pēdējā laikā pati pie sevis piedomāju, ka tā ēšana apzināti ir baigi forša un baigi vērtīga. Vajag iekļaut, protams, visādi ēdienam jābūt arī sabalansētam. Tur dārzeņi, olbaltumvielas, ogļhidrāti, no visa pa kaut kam. Nepārspīlējam ar to daudzumu, jo kalorijas, man liekas, ļoti ātri var salasīt. Es teiktu tā, ka ja tā diēta ir sabalansēta, tā kā jūs teicāt, gan tur ogļhidrāti kaut kādi, gan olbaltumvielas, gan tauki, taču varbūt vajag bišķi mazāk ēst kaut kādus baigi apstrādātos ēdienus. Ja jūs, teiksim, labāk jūs ēdat kaut ko vairāk, bet jūs nopirksiet, teiksim, mājās sagatavosiet savu ēdienu, nevis kaut ko tur, nezinu, grilētu, tikko, kaut kas tiek ātri paķerts, vai arī, ka tas būs kaut kāds tur sviesmaizes šur tur un visu laiku tā, labāk kaut ko tad mājās sagatavojiet sev, un tad iespējams, ka ar to pietiks, lai uzlabotu to situāciju. Ir tāda lieta kā glikēmiskais indeks, un tas nozīmē, ka ir indeks ar ēdieniem, un tie ēdieni tiek dalīti tāda, tiksim, 3 daļās ar augstu, zemu un vidēju to glikēmisko indeksu. Un tas nozīmē to, cik tas ēdiens izraisa lielu glikēmijas pacelšanos organismā. Ja mēs pārietu, ja jums viss tā ēdienu karte sastāv no augsta glikēmiskā indeksa, un mēs pārējam ar to pašu recepti pieņemsim un samainam uz zemu, tikai ar to vien mēs varētu varbūt iegūt kaut kādu to labumu, jo nav tie pīķi, tad jūs apēdat tos pašus, nezinu,
cēzara salātus, bet baltās maizes vietā tur būs, kuskus kaut kāds, vai tur vēl kaut kas, es tā no galas to glikēmisko indeksu, nezinu. Bet kopumā jūs jau ieguvat to pašu pa lielam ēdienu, ja jums garšo tāda variācija, ja? Bet tas efekts uz jūsu ķermeni būs daudz mazāks. Nu, atkal stāsts par to, ka atrast to, kas strādā, adaptēt kaut ko, kas varbūt patīk visiem, nedaudz pamainot, var dabūt gandrīz to pašu, bet veselīgāku un kaut ko tādu, kas, kur veselība tiek nolikta primārajā vietā. Daniels, teikšu jums liels paldies par sarunu. Mēs esam izrunājuši daudz, un es pieļauju, ka mēs varam runāt vēl. Bet šoreiz paldies jums. Paldies arī jums, kas skatījāties un klausījāties šo un citas podcastu veselīgas sarunas epizodes varat atrast portālā TV3LV, kā arī mūsu YouTube un Spotify kanālos. Un mēs jau tiekamies nākamreiz, kad es kopā ar kādu citu veselības centra apvienības speciālistu spēršu soļus tuvāk jau vēl vairāk mūsu veselībai. Paldies!